Tad turpināsim, ja? Otra daļa ir veltīta literatūras izpētei un analīzei. Protams, pats par sevi ir saprotama tā lieta, ka tā analīze un tā izpēte nav tik sarežģīta pēc būtības, ja? Bet, kā liecina pasniedzēja ilggadīgā pieredze, studentiem tā izrasa diezgan daudz problēmu. Ir, ka ko tur vispār sameklēt, kaut kādas grāmatas, izlasīt, jau un aprakstīt. Bet izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Un diezgan daudz laika paiet, lai to vispār efektīvi organizētu, ja? Lai organizētu savu darbu un saprastu, kā labāk rīkot. Tad mēs mēģinājām jums sniegt kaut kādus padomus, lai es varētu jau tagad efektīvi organizēt savu pētījumu. Un kādi jautājumi varētu jūs parādīties? Galveni jautājumi, ja meklēt literatūru un pētāt literatūru, jums varētu būt šādi. Vispār, pirmais, protams, jautājums, kāpēc vispār man tas ir jādara? Tiešām tas tā ir, studentiem ir tāds jautājums, diezgan sāpīgi, kāpēc man vispār tas būtu jādara. Nākošais varētu būt jautājums, tad kur man meklēt šo literatūru? Pēc tam, kā to darīt? Kā noteikt, vai to, ko es sameklēju, ja, tas atbilst bakalaura darba prasībām, vai to drīkst izmantot? Un pēdējais jautājums, ko man tagad ar to darīt? Kā man to informācijas daudzumu, ja, apstrādāt? Lai rezultātā tas kaut kāda mistiskā veidā nonāktu, jeb transformētas, ja, mana bakalaura darbā. Ķersimies pie pirmā jautājuma. Kāpēc vispār tas ir jādara? Protams, literatūras meklēšana, atlase, analīze. Šīm aktivitātēm ir diezgan tādi nopietni mērķi. Pirmais mērķis ir tāds, ka jums jākļūst zinošam par jūsu tēmu. Jums ir dota kaut kāda tēma, un tad jums ir jākļūst zinošam diezgan pietikuši zinošam dažādus jautājumus. Tad, kad jūs aizkavēsieties, ja, lai jūs varētu diezgan sakarīgi atbildēt uz jautājumiem, pamatot savu viedokli, pierādīt, kā jūs nevienkārši kaut ko paņēmat, ja, no galvas, bet kā tas ir izsacināt no kaut kuriem. Tad, lasot literatūru, jums vajadzētu atbildēt uz tādu jautājumu, kas jau ir zināms par manu tēmu, ko ir veikuši citi pētnieki manu tēmu, pie kādiem secinājumiem viņi ir nonākuši, ko es varu izmantot savā darbā. Un galvenais, protams, arī, kas vēl nav atrisināts. Jo tur arī ir tas, ko jūs varat arī paši izdarīt. Ja? Tas ir tāds lauciņš, kur jūs varat darboties. Bet, protams, arī ir otrais mērķis literatūras meklēšanā un analīze ir tāds, ka jums ir jāmāk izmantot to, ko jūs izlasiet, lai pamatotu savus kaut kādus apgalvojumus, savus kaut kādus secinājumus. Kā jūs jau dzirdējat, ja jūs savā darba nevarat iekļaut vienkārši tāpat kaut ko, jums jāmāk to pamatot, kā tiesā. Ja? Jūs pieaicināt lieciniekus, un diezgan tie ir nopietni liecinieki, tiem lieciniekiem tic, ja? Tā sabiedrība. Un tad jūs pierādat savu taisnību. Šeit arī līdzīgi tāpat. Tad students var atsaukties uz kaut kādu apgalvojumu, kuru devis cits autors. Un students var nonākt pie secinājuma kaut kādu, kas ir izsacināti no kaut kādiem citiem avotiem. Bet tagad es gribētu jums paskaidrot, kur jūs ir vieta tajā zinātnes lauka. Ja? Zinātnes lauks ir diezgan tāds liels, bez kaut kādām robežām, izplūdes. Bet jums stingri ir jāsaprot, kā šitais te liela zinātnes lauks iedalās problēmas sfērās. Katrai problēmas sfērai atbilst pētījuma joma.
Un universitātes ietvaros jūsu pasniedzēji tā skaita, ja, nodarbojas ar kaut kādiem pētījumiem, noteiktajos pētījumu jomas. Viņi saviem pētījumiem izmantoja balstotos pētījumus un arī papildināja rezultāti fundamentālus pētījumus. Bet varētu būt arī lietišķi pētījumi. Un jāsaprot atšķirības. Lietišķi pētījumi rodas tāpēc, ka industrija parādījās kaut kāda vajadzība, kuru ir nepieciešams apmierināt, un līdz ar to tad universitāte, piemēram, var veikt kaut kādus lietiškus pētījumus un tad veidos kaut kādi jauni atklājumi zinātniski, ja? Kas arī varētu izmantot, kā papildināt fundamentālus kaut kādus pētījumus. Bet ir jautājums, kur ir vieta, piemēram, darba vadītājiem? Darba vadītājs var pētīt kaut kādas, varbūt arī pat vienu vai vairākas pētījumu jomas. Viņš var būt eksperts tājās, ja? Bet jūsu vietas savukārt ir tāds maziņš klucītis. Tad viena kaut kāda pētījuma joma parādījās kaut kāds jautājums, kas nav pietiekoši detalizēti izskatīts. Tā darba vadītājs nolēma izvirzīt darba tēmu bakalauram, ja? Un tad, ja jūs izvēlaties šo tēmu, tad jūs vienkārši šo tukšumu aizpildat. Un tad detalizēt drusku par to, kāda ir atšķirīga loma jūsu darba vadītājiem un jums, kā studentam, pētījumu. Tad darba vadītāja zināšanas ir diezgan plašas, ja, kā jūs redzēt, varētu būt par vairākam jomu, viņu ir tāds plašs skatījums, ja. Savukārt jums ir jāiegūst zināšanas kaut kāda viena konkrētā jautājuma. Tas konkrētais jautājums diezgan tiešām ir konkrēts, ja. Viņš nav tik plašs. Bet jums ir diezgan, ja vadītājiem ir plašas tas zināšanas, jums ir nepieciešams dziļi iedziļināties kaut kāda jautājuma konkrētā, ja. Pie tam darba vadītāja uzdevums ir vadīt jūsu pētījumi, lai jūs neaiziet kaut kur tālu, ja, no savas tēmas, lai jūs nesašurinātu pārāk savu tēmu, ja. Bet jūs ar savu pētījumu, kā es jau ir teicu, aizpildat tukšumu kaut kādu, ja, vai zinātnē. Nu, šeit ir tāda interesanta bilde, kur ir mēģināts parādīt, kā pētījums virzas jau uz priekšu. Iesākumā ir pētījuma joma, ko iezīmē bakalaura darba tēma. Pagaidām tā ir kaut kāda nezināma jums kaut kāds lauks, ja, makonis. Jūs nezināt, kur tās robežas ir, ja, jums nav diezgan daudz vispār zināšanu par to tēmu. Un tad jums ieteic kaut kādu literatūru. Un tad jūs kaut kur tur palasiet, ja, kaut ko, šeit palasiet kaut ko, un kaut kādi kluciši, ja, jūsu galva jau veidojas par šo tēmu. Bet tas nav pilns vēl skatījums, ja. Tālāk, kas notiek. Bet varētu būt arī tā, ka, tā, kā jūs izlasīt pat no tās ieteiktas literatūras, ja, tikai kaut kādi mazas daļiņas nodara jūsu darbam, ne visi, bet kaut kādas maziņas daļas. Tālāk, jūs patstāvīgi meklējat kaut kādas avotus, ja? Varbūt vispār ārpus jūsu tēmas, ja? Varbūt arī tieši jums izdevās sameklēt kaut ko atbilstoši savai tēmai. Un atkal izrādās tas, ka no tā, ko jūs sameklējat, ja, jums varētu noderēt nedaudz, ja, no tā visa. Un tad tie zaļi, ja, tie, kas jums tiešām noder jūsu darbam. Un tad tāda veida tas pētījums kaut kāda veida formējas, ja. Tad es ceru, ka es pamatoju, kāpēc vispār ir jāveic literatūras analīze un meklēšana. Bet tagad ir par to, kur meklēt literatūru. Protams, pēc klasiskās pieejas ir ieteikts iesākuma izmantot vārnīcas un enciklopēdijas, jo tā jūs varētu iegūt plašu pārskatu par to, kas jau ir izdarīts kaut kāda laika posmā, ja, jūsu pētāmajā jomā. Tur ir sarakstīti galvenie sasniegumi un galvenie kaut kādi zinātnieki, ja, ar kuriem jūs vajadzētu iepazīties.
Un tur arī chronoloģiski tas ir aprakstīts. Tad kaut kādu priekšstatu jūs varat iegūt no tā visa. Un tad jūs varat to tālāk jau izmantot, kad jūs jau, jums kaut kāds priekšstats jau izveidojas, jūs varat tālāk izmantot padziļinātajai zināšanu iegūšanai. RTU bibliotekas resursos, nevajag aizmet, ka mums ir RTU biblioteka. Kaut kādas elektroniskas datu bāzes, zinātniskus žurnālus elektroniskus. Un arī globāli ar tīmetu varat meklēt. Ko jūs tur varat sameklēt? Jūs varat visu kaut kas, gan grāmatas, gan zinātniskus rakstus, gan standartus, gan patentus, ja? Kaut kādu dokumentācijas par kaut kādiem rīkiem, tehnoloģiem un tehniskas atskaites, kas tika sarakstītas projekta rezultātiem kaut kādi. Ja? Tas visu jums varētu noderēt. Par katru avotu tagad mēs parunāsim drusku detalizētāk. Elektroniskas vārtnetes un enciklopēdijas. Šeit mēs mēģinājām jums atrast, ja, kaut kādus avotus, ja, kurus jūs varētu jau tagad izmantot, paskatīties, kas tur ir. Un jums ieteicams, protams, arī izmantot terminoloģijas portālu, jo tur arī ir terminoloģija, ja, kura jums ir jāizmanto jūsu darbā. Un, ja jums problēmas ar kaut kā rakstīt, kaut kā terminu, tad jūs varat izmantot šo avotu. Un arī, protams, uzrādot studentu apliecību, ir iespējams piekļūt Latvijas Universitātes bibliotekas resursiem. Tas nozīmē, ka jums jāiziet uz Kaltaka bulvāru 4, ja? Pēc šīs adreses, ja? Un tad tur ir nepieciešams parādīt savu studentu apliecību, ja? Pateikt, ka jūs gribat izmantot Latvijas Universitātes resursus. Kaut kādi resursi arī ir pieejami no Ortus, nu vai arī brīvi pieejami. Nākošais. Tad šeit es parādīju vienkārši kā izskatās tas terminoloģijas portāls, kur jūs varat, piemēram, norādīt kaut kādu terminu, un tad jums pirmkārt arī tiks dots izskaidrojums, ja? Un arī kā tas tulkojas citas valodās. Arī RTU biblioteka ir daudz, ko var sameklēt, ja, noderīgus bakalaura darbā. Piemēram, ir kaut kāda tur mums elektroniskie katalogi, kurus, piemēram, varat apskatīt, kas tur ir, ja, pēc šādam adresēm. Tālāk ir Nacionālās bibliogrāfijas analītiska datu bāze, kur ir avīzes un žurnāli. Arī varat apskatīt, ja, kas tur ir. Pēc tam ir diezgan arī noderīga vieta, kur atrodas RTU mācību un darbinieku publikācijas. Tas nozīmē, ka visu mūsu pasniedzēju publikācijas, ko viņi ir sarakstījuši, ir atrodamas šeit. Tālāk vēl ir RTU zinātniskas bibliotekas datu bāze, arī varat apskatīt, kas tur ir. Ir arī abonentes datu bāzes, piemēram, Brāvi, Vestu un tā tālāk. Tas ir datu bāzes, kur jūs varat meklēt gan rakstus, gan grāmatas kaut kādas. Un arī ir izmēģinājuma datu bāze. Tā, vēl jūs varat izmantot, ja, piemēram, grāmatu, kurai jums ir vajadzīga, parasti tas attiecas uz grāmatām, kas jums ir vajadzīga, nav pieejama šeit Latvijā, tad, un nav elektronisko kaut kur dabājama, tad jūs varat izmantot starptautisko abonementi un pasūtīt šo grāmatu. Un jūs redzat, ka no kurām bibliotēkām ārzemēs jūs to varat izdarīt, ja? Un par nelielu maksu, tad tas ir iespējams. Elektroniskas grāmatu datu bāzes. Šeit jūs varat meklēt grāmatas. Elektroniskas grāmatas dažas ir brīvi pieejamas, ja, dažas ir pieejamas notus, daži varētu būt kaut kāds termiņš, līdz kuram tas ir pieejamas. Jūs varat arī izmantot 26 e-grāmatas datorzinātnē, kuras uzdevināja RTU bibliotekai Microsoft, un tad līdz ar to varbūt arī tur būt jums noderīga informācija. Un vēl arī ir tāds grāmatu datubāžu saraksts, ja? Jums nepietiek ar šitam te datubāzam. Tur jūs varat meklēt informāciju. Šeit ir piemērs Ebrori grāmatu datubāzi, kur jūs varat
vienkārši meklēt, piemēram, pēc nosaukuma vai pēc autora, un jums parādīs, kādas ir pieejamas grāmatas. Šeit ir elektroniskas datubāzes. Ja tur mēs runājam par grāmatām, tad šeit jūs varat meklēt gan grāmatas, gan rakstus, gan žurnālus. Ja? Dažas no tām, ne visas, protams, bet lielākā daļa, tad šeit var sameklēt visu kaut ko tādas elektroniskās datubāzes. Tas ir līdzīgās kā elektroniskas bibliotēkas. Ja? Un kā redzat, diezgan daudz ir, ko es varat izmantot, bet varbūt par tam vispopulārākam. Springenlink diezgan ir tāda laba, ja? Scopus ir laba, Science Direct ir laba, ACM Digital Library ir laba. Neaizmirstiet arī par Ortus, ja? Mācības spēku publikācijām. Un arī var izmantot studiju noslēguma darbus. Jūs varat arī izmantot kaut kādu magistra darba rezultātu sev vai disertācijas rezultātus. Tālāk vēl, piemēram, ir diezgan laba Thomson Reuters elektroniskā datubāze, bet tā ir pieejama tikai LU studentiem. Bet, kā es jau teicu, ar savu apliecību, studentu apliecību, jūs varētu to arī izmantot potenciāli. Ja? Un, ja, piemēram, pēkšņi izrādīsies, kā jūs sameklējat kaut kādu rakstu, bet jums nav viņš pieejams par brīvu, jūs varat griezties pie darba vadītāja, varbūt viņš palīdzēs jums to iekļūt, varbūt viņam ir pieeja kaut kāda. Un šeit ir tāda piemērs ACM Digital Library datubāzi, kā tā izskatās. Jums nevajag baidīties un meklēt šādas datubāzes sev vajadzīgu informāciju. Tālāk nāk elektroniskie zinātniskie žurnāli. Tad šeit var tikai žurnālus meklēt un rakstos, kas ir publicēti šajos žurnālos. Jūs varat redzēt, ka arī ir vairāki tie varianti, kur jūs varat savu meklēšanu veikt. Tā izskatās, piemēram, elektroniskais žurnāls, Cambridge žurnāls. Un tad vēl gribētu arī dažus vārdus pateikt par globālu tīmeklu meklētājiem. Protams, jūs arī varat vienkārši meklēt Google kaut ko. Protams, tur tad ir nepieciešams ļoti uzmanīgi pārbaudīt, vai šo rakstu var izmantot. Ja tā ir datubāzes sameklēto rakstu, jūs jau droši varat ņemt un lasīt un izmantot darba, tad šeit jums ir jāskatās, vai šitais atrastais materiāls nodar jums, vai tur ir autors, vai tur ir gads, vai jūs varat uzticēties, ja, tā informācija, jo, protams, dažādība ir diezgan liela, bet vai tas nodara, tas ir liels jautājums. Papildus jūs varat arī izmantot citus meklētājus, ja, jo viens meklētājs aptver kaut kādu noteiktu tikai gabalu, un veicot meklēšanu kaut kur citur, jūs varat iegūt kaut kādus pavisam citus rezultātus. Nevajag par to aizmirst. Vēl arī interesants tāds meklētājs pēdējais, ja? Viņš ir noderīgs tad, kad jūs, piemēram, neziniet neko par savu tēmu, un tā ir pilnīgi sveša jums, nav zinām kaut kāda atslēgvārdi, un viņš padarbojas, vienkārši tā meklēšana ir diezgan interesanta. Viņiem jums var atgriezt diezgan tādas interesantas rezultātus, pilnīgi negaidītas. Ieteikts arī to izmantot. Jūs mājās varēsiet papētīt tās datubāzes detalizētāk, bet tagad kā meklēt. Protams, es nestāstīšu par kaut ko jaunu pavisam, bet varbūt drusku sistematizējuši jūsu darbu. Pirmkārt, protams, jums ir nepieciešams iegūt atslēgvārdus, pēc kuriem jūs meklēsiet. Tad, kad jums ir atslēgvārdu, izveidot atslēgvārdu kombinācijas, jūs varat veikt meklēšanu vai vienkārši parastu meklēšanu pēc tiem atslēgvārdiem, vai arī izvērst meklēšanu, izmantot kaut kādus papildus kritērijus, lai paplašinātu savu meklēšanu vai arī sašaurinātu. Jūs varat arī izmantot
alerts, ja brīdinotājus, ja, lai saņemtu to aktuālo informāciju visu laiku par kaut kādu jums interesantu tēmu. Un var arī izmantot rīkus, kas ļauj analizēt citēšanas ķēdes. Es jums tālāk paskaidrošu, kur to var atrast un kā izmantot. Un katrai darbībai šeit pret ir rīki, kurus jūs varat izmantot. Piemēram, rīki, kurus jūs varat izmantot atslēgu vārdu ģenerēšanai. Rīki, kas, piemēram, jums varētu palīdzēt veidot to izvērstu meklēšanu, un rīki, kas veidos arī tos citēšanas grafus. Vispirms par to, kā iegūt tos atslēgu vārdus, ja? Sāksim no tā. Tas, protams, ja mēs nopietni pieejam pie tās lietas un mēs gribam visu pareizi izdarīt, tad, protams, ieteic tādu algoritmu, ka vispirms jūs definējat mērķi, pētījuma mērķi ar izvērstu teikumu, kā piemēram šeit. Ja? Pēc tam šajā teikumu jūs pasvitrojat terminus, jeb iedzenus. Pasvitroti iedzeniem ir tiem jūsu pētījuma elementi. Šos iedzenus jūs pārtulkojat angļu valodā, izmantojot kaut kādu terminoloģijas vārnīcu, kurus, piemēram, arī vienu no tām minēju asitāja slaidā. Un tad jums izveidos, piemēram, šādi elementi, meklēšanas elementi. Bet ar to nepietiek, jo tālāk mēs ģenerējam katram tam vārdam, tam elementam, mēs ģenerējam sinonīmus, jeb līdzīgus kaut kādus pēc nozīmes teikumus. Un tad mums veidojas virkņa ar atslēgu vārdiem, pēc kuriem mēs varam meklēt. Tad, piemēram, ir pirma kolona, piemēram, ir visi tie atslēgu vārdi, kas attiecas uz zināšanu pārvaldības metodēm. Ja? Otrā kolona ir dažādi sinonīmi, kas attiecas uz biznesa procesa modelēšanas metodēm, ka, piemēram, tas var nosaukt ne tikai kā par metodēm, par tehnikām, par valodām. Tālāk, piemēram, biznesa procesa modelēšana, tā var saukties arī kā vienkārši biznesa procesa modelis, vai arī biznesa procesa mapping. Ja? Ir dažādi sinonīmi vienam un tam pašam terminam, ir vairāki sinonīmi. Un jo vairāk jūs sameklēsiet tos sinonīmus, jo būs labāk jums. Jūs vienkārši varēsiet diezgan plaši pārmeklēt to jomu. Un ko mums tad darīt ar šitiem te atslēgu vārdiem? Tagad mums ir jāsavieno tos atslēgu vārdus ar and vai ar o. Protams, varam izmantot arī not, ja jums, piemēram, vēlamies kaut kāds termins. Tad mēs, ko mēs paņemam, ja mēs atgriezīsimies šeit, tad mēs visus tos šeit, kas ir šeit, ja, šajā, piemēram, kolona, mēs savienojam viņus ar o. Ja? Tad mums ir vajadzīgs vienkārši, lai viens no tiem būtu sameklēts. Bet visu to grupu, ja, visas tās grupas, savu starpā mēs savienojam ar n. Un tad veidojas mums tāds teikums. Un šito teikumu mēs varam rakstīt mierīgi, piemēram, globāli tīmekļa meklētāju un tad iegūt rezultātu. Diezgan plašu, ja, un par jūsu tēmu. Bet tas ir, protams, pamatīgi, jūs gribat pielietas pamatīgi, ja jums pietiek pacietības, to visu darīt. Ja. Un, protams, jūs varat izmantot arī tādus papildus simbolus, lai, piemēram, izvairītos no pareizi rakstības variācijām. Piemēram, dažas valodās modelingu tur rakstas ar vienu L, un citas valodas ar divām L. Tad jūs vienkārši aizvietojat ar šo simbolu, bet tas arī paplašina, tas nav joks, bet tas tiešām darbojas, jo tas ir pārbaudīts praksē. Un tiek sameklēt diezgan daudz vairāk noderīgu raksturu, ja mēs to izmantojam. Tad dažas meklētājas varat izmantot dažādi simboli, un tad jums vienkārši nepieciešams uzzināt, kādu tieši konkrētā meklētāja ir izmantot. Un tad, ja, piemēram, jūs nevarat nodefinēt tos sinonīmus, jums ar tiem atslēgu vārdiem diezgan grūti ir, tad jūs varat izmantot rīkus.
speciāli rīki. Piemēram, šajos rīkos jūs ierakstat vienu terminu, un tad jums uzgenerējas atslēgu vārdu. Ir vairāki rīki, kuri ir brīvi pieejami vai par maksu, bet ja jūs gribat, jūs arī varat maksāt par to. Pie tam vēl, lai tos atslēgu vārdus var arī paskatīties globāli tīkla meklētājus, ja? Tur arī generējas atslēgu vārdi. Un arī zinātniskos rakstus jūs varat to dabūt. Nu, piemēram, šeit ir piemērs rīkam, kas generē atslēgu vārdus. Šeit jūs rakstat iedzienu, un šeit jums generējas tie varianti. Tālāk. Meklētāji, globāli tīkla meklētāji. Šeit ir atrodami tie varianti, atslēgu vārdu varianti. Šajā meklētāji tie ir šeit atrodami. Bet raksta, piemēram, parasti ir sākumā, ja, ir atrodami šeit tie atslēgu vārdi. Ja jums nepie meklēšanas rezultātu, ja, jūs neko nevarat atrast, tad jūs varat pamēģināt savādāk savienot ar and o, ja, tos atslēgu vārdus. Ja jūs savienosiet ar and, tad jūs sašaurināsiet jūsu pētījumu lauku, ja jūs savienosiet ar o, tad paplašināsiet. Jūs varat arī nevienkārši pārastu meklēšanu izmantot, bet arī izvērstu, norādot kaut kādus papildus kritērijus. Ja galīgi neko nevarat atrast, tad jums vajadzēs paplašināt jūsu pētījumu jomu, un tad sadarbībā to varēsiet izdarīt ar darba vadītāju. Bet ja jūs kaut ko sameklējat, bet raksts vai grāmata nav pieejama jums par brīvu, ja, vai vispār nav pieejama, tad ir vērsts pameklēt kaut kādas citas datu bāzes vai citas globālo tīkla meklētājus, varbūt arī ir pieejams šis avots. Jūs varat arī vienmēr griezties pie sava darba vadītāja, un viņš jums varbūt palīdzēs, ja, iegūt šo informāciju. Vai arī galīgais variants, tad jūs, protams, varat pasūtīt šo grāmatu ar starptautisku abonenta palīdzību. Vai arī, piemēram, ir iestas, kā es jau teicu, LU bibliotēkā. Nu, šeit ir izvērstas meklēšanas piemērs. Šeit ir, piemēram, and o, par ko jūs stāstīju, ja varat izmantot. Šeit ir precīzes vārds vai teikums. Jūs varat arī noderīgi dažkārt norādīt domēnu, kuriem jāmeklē. Piemēram, jūs ir vajadzīgi tikai tie raksti, kurus izstrādāja, piemēram, kaut kādas universitātes. Ja? Pēc tam jūs varat ierobežot laiku, kad šis materiāls tika izstrādāts, ja? Kāda laika posma. Ja, piemēram, prasa, ka bakalaura darbam jāizmanto kaut kāda avoti, kas nav vecāki par 10 gadiem, par 5 gadiem. Un vēl arī jūs varat norādīt, ka man, piemēram, vajag tikai PDF formātu vai daudz formātu, vai PDF, piemēram, prezentācijas formātā. Tad par izvērsta meklēšana arī ir datu bāzes, elektroniskais datu bāzes, bet tur būs savādāk kritērija. Jūs varat meklēt pēc autoriem, pēc atslēgu vārdiem, pēc nosaukumam, pēc konferences nosaukumam. Nu jā, un tad viss. Un tad līdzīgi parametri, tie meklēšanas kritēriji eksistē citas datu bāzes. Bet ko darīt, ja, piemēram, jūs sameklējat datu bāzi, kas jums interesē vai žurnālu, ja, bet jūs gribētu, lai jūs vienmēr saņemtu kaut kādu pēdējo aktuālu informāciju par jūsu pētījumu jautājumu, lai jūs visu vienmēr būtu lietas kursā. Tad jūs varat izmantot alertus, brīdinotājus. Un tāda brīdinātāja ir gan datu bāzes, gan arī globāli tīmekļa meklētājs. Un tad ir vairāku veidu, bet es jums pastāstīšu tikai par diviem veidiem, ja, brīdinātāju veidiem. Pirmais ir satura brīdinātāja. Nu, piemēram, tad, kad ir paziņots par žurnāla jaunu numuru izdošanu, ja, ir izdots jauns numurs, un tad jums tas tiks nosūtīt uz e-pastu. Vai arī, piemēram, tad, kad jūs saglabājat kaut kādu meklēšanas teikumu
izveidot savu profilu, meklēšanas profilu. Un tad katru reizi, kad datu bāze tiks papildināta, jums tiks nosūtīts ziņojums par izmaiņām. Jūs varat arī izmantot arī RSS, tas brīdinātājs, kas ir diezgan plaši tagad visur izmantojami. Un tad šajā gadījumā tad jums ir nepieciešams vienkārši pieteikties uz kaut kādu konkrētu pētījumu laukumu, un tad jums arī tiks paziņots par kaut kādām pēdējām izmaiņām. Par to mierīgi jūs varēsiet izlasīt, protams, mājās, tagad nav vērts jums detalizēt to visu stāstīt, jūs droši vien to neatcerēsieties, tas būs pārāk traki. Bet tagad jūs varbūt zināsiet, kur tas ir jāmeklē, un kad jums būs vajadzīgs, tad jūs izlasīt diezgan detalizēti. Bet es šeit gribu dažus piemērus parādīt, kā piemēram datu bāzi var pieteikties brīdinātājiem. Piemēram, jūs veicat kaut kādu meklēšanu, ja? Pēc tam jūs varētu atvērt, kur jūs varētu izvēlēties saglabāt savu meklēšanu. Un tad saglabājot to vienkārši katru reizi, kad datu bāze tiks papildināta ar jaunu kaut kādiem rakstiem par jūsu bakalaura tēmu, jums tiks sūtīts uz e-pasta paziņojums. Protams, jūs varat, piemēram, vienkārši Google pieteikties brīdinātājiem vai arī citam globāla tīmekla meklētājiem šeit. Springer link datu bāzē arī šeit RS tas brīdinātājs visur. Tas ir atrodams. Un pēdējais, par ko es gribētu pastāstīt par to, kā ir jāmeklē. Vēl ir vērtīgi izmantot citēšanas grafus, ko piedāvā Microsoft meklētājs, jo tad jūs varēsiet, ja, piemēram, jums ir nepieciešams izpētīt, kā vēsturiski attīstīties kaut kāda ideja, jeb teorija, jums jāzina, kādi autori ir teikuši par to laika gaitā, ja? Tad ir vērts izmantot šo rīku. Ja? Un, protams, ja jūs, piemēram, gribētu iegūt kaut kādus avotus jūsu tālākiem pētījumiem, jūs nezināt, ko vēl varētu papētīt, tad jums varētu šeit, jūs varēsiet šeit atrast kaut kādus ieteikumus. Ja? Tā. Un tad kā veikt šāda veida analīzi? Ir iespējams izmantot rīkā iebūvēto funkciju, kad rezultāti izveidojas citēšanas grāfs konkrētam rakstam, vai jūs varat analizēt līdzautora savstarpēju saistību. Tas ir izdarāms ar konkrētu rīku, bet ja, piemēram, jūs nevarat to izveidot, vienkārši tā rīka nav raksta, par ko jūs interesēties, ja? Tad jūs varat, protams, to manuāli darīt, ja jums ir pacietība to izdarīt. Bet runājot par rīku, kā tas izskatās. Microsoft Academic Search rīka ir tādas opcijas divas, ja? Šeit ir runa par citēšanas grāfu konkrētam rakstam, un šeit ir par to, kā divi autori ir saistīti ar līdzautoru starpniecību. Un šeit tad, ja mēs analizējam citēšanas ķēdi noteiktam rakstam, tad mēs vienkārši ierakstam, sameklējam konkrētu rakstu, un tad izvēlējamies, ja, tur pa labi izveidot grafu, un tad mums skaisti veidos tas grafs. Ja? Bet, ja mēs gribam analizēt, kā starp kaut kādi divi zinātnieki, tad mums ir jāuzraksta viena autora uzvārds, otra autora uzvārds, un tad jāanalizē, kas izveidojas rezultātā. Bet tas bija par to, kā meklēt. Tagad ir jautājums, kā noteikt, vai to, ko es sameklēju, atbilst bakalaura darba prasībām, vai to vispār drīkst izmantot. Protams, ir, kā jūs droši vien jau dzirdēt, ir izveidot tādam neliela klasifikācija,
un katrai grupai ir izvirzīta savas prasības, un ir doti piemēri. Ja? Tad visa tā literatūra, ko jūs sameklējat, iedalās 3 kategorijas. Primāri avotiem, uz kuriem arī pamatā jums jābalsta savas bakalaura darbs. Un šie primārie avoti ir tādi, kuriem ir identificējums avots vai tiesību īpašnieks, kas varētu būt juridiska organizācija kaut kāda. Ir identificējums izdošanas gads. Šis avots ir nopublicēts, ja, kaut kur, pārbaudīts, recenzēts, ir izdots ar ISBN numuru, vai arī ir indeksēts, iekļauts kaut kāda datubāze, par kuram es jau stāstīju mums, ja? Tur bija iedotas atsauces. Tad, ja izpildās šīs prasības, mēs droši varam pateikt, ka šis avots mums ir noderīgs. Un, piemēram, kādi avoti varētu būt grāmatas, raksti, zinātnisko žurnālus un konferenču rakstu krājumus, kaut kādas monogrāfijas. Jūs varat arī izmantot disertācijas, magistra darbus, bakalaura darbus un koledža kvalifikācijas darbus droši varat izmantot. Varat izmantot kaut kādus standartus, patentus, dokumentārus, ko izstrādājam, piemēram, kaut kāda rīkā, ja? Izstrādātāja. Un tad, piemēram, jūs varat arī izmantot kaut kādas atskaites, kas kopā kaut kādu projekta rezultātam. Bet, protams, drīkst izmantot arī ne tikai primāras, bet arī sekundāras avotus. Šitie avoti, tiem ir mazāka uzticība, ja, tiem avotiem, bet tomēr joprojām var identificēt autoru un joprojām var identificēt izdošanas gadu. Protams, ja runa par to, vai šis darbs ir recenzēts, vai šis darbs ir kaut kur pārbaudīts, ja, vai tur, kas ir aprakstīts, tam piekrīt zinātnieki, ja. Tas ir vēl jautājums, bet tur varbūt ir aprakstītas diezgan interesantas idejas, diezgan noderīga informācija sniegta, ja. Tad jūs, protams, varat to izmantot. Bet atceroties, ka tas tomēr ir sekundārais avots. Bet, protams, ir trešā kategorija neatļauti informācijas resursi, kur nu jau vispār nevar identificēt autoru un kad tā tika informācija nopublicēta. Piemēram, Wikipēdijā, ja, nu nevar to izmantot. Jā, protams, jūs varat izlasīt, lai iegūtu kaut kādu priekšstatu sev, bet nekādā gadījumā jūs nevarat atsaukties sava darba uz to. Piemēram, jūs nevarat izmantot arī dažādus blogus, ja, kur kāds autors ir uzraksts, jā, varbūt autors identificējums, bet viņš ir sarakstījies tikai kaut kādu savu viedokļu, un diez vai jūs varat atsaukties uz viena cilvēka, jā, un pēc tam nav zināms, tiešām, kā viņš tos rezultātus pārbaudīja vai nepārbaudīja, vai viņam var tikai fantāzija kaut kāda, ja tur aprakstīta. Nevar arī izmantot kaut kādas formas, ja? Nevar izmantot tādā formu rakstītu informāciju vai atsaukties uz to. Tālāk. Vēl gribu jums pastāstīt par to, ka, piemēram, iegūt recenzētus rakstus, ja tos rakstus, kas ir primārais avots, ja, tad to var izdarīt Google, piemēram, ierakstot Iekavas review artiklu, ja, kopā ar atslēgu vārdiem. Un tad jums atgriezīs tas meklētājs tikai tos rakstus, kuriem ir norādīts, ka viņš jau ir recenzēts. Tālāk, tad, kad jūs pārbaudīt, vai tās avots jūs noder, jūs varat droši to izmantot, ja viņš atbilst kritērijiem, bet tad jautājums, ko ar to darīt. Protams, atkal, ja tur runā par kaut kādu labāku pieeju, labāku praksi, ja, kā to darīt, bet, protams, jūs varat rīkoties brīvi, tas ir tikai ieteikums. Tad, ja jūs sameklējat kaut kādu rakstu, nav vērts viņu izlasīt no paša sākumā līdz beigām, ja tā nav daļa literatūra kaut kāda. Ir jāmāk darboties ar rakstiem. Ko jūs darāt sākumā? Sākumā jūs, protams, ir nepieciešama apskatīt nosaukumu, autors gadu un anotāciju. Diezgan īsts apraksturi.
Un pēc tā jūs spriest, vai tas jums noder vai nenoder, ja? Pēc anotācijas un nosaukumā. Ja tomēr jūs nolēmat, ka tas noder jums, jūs varat tālāk jau kaut ko darīt ar to rakstu. Jūs varat atkal pārlasīt nosaukumu, anotāciju un pamēģināt piefiksēt uz papīra, ko tad tā raksta, jūs varat sagaidīt. Ja? Protams, tas varētu būt grūti, ja sākumā, kad jums vispār nav zināšana par jūsu tēmu, bet tālāk jau tad, iedziļinoties pētījumā, tas kļūst vienkāršāk. Tālāk, tad, kad jau ir aprakstīts to, ko jūs varētu sagaidīt no tā raksta, jūs lasat secinājumus, jo parasti secinājumus arī aprakstītas galvenos rezultātus. Un ja arī tad tie rezultāti jūs apmierina, ja, tas secinājumi, tad jūs varat jau lasīt to pamattekstu. Tad ir vērts veltīt tam laiku. Bet, ja jūs jau nolēmat to tiešām izlasīt no paša sākuma līdz beigām, tad jūs varat lasīt ne tikai vienu reizi, bet vairākas par rakstu, ja, pārlasot un piefiksējot tās idejas, kuras jums varētu noderēt vai nu par kādam apkopojumam, vai definīcijai, vai secinājumam, vai attēli varētu noderēt, vai tabulas. Un tad arī piefiksēt kaut kur to atsevišķi. Tad tāda klasiska pieeja, ko ieteica, ja, pieredzējušiem pētnieki, tāda nopietnā. Cik tā ir, efektīvi izmantot, tas ir atkarīgs no jums, gribat, lūdzu, jūs varat izmēģināt to un paskatīties, vai noder tā jums. Tā, ko darīt, piemēram, tagad jūs sameklējat tos rakstus, grāmatas, jums daudz stāv uz plaukta, ja, uz galda, un ko tagad darīt ar tiem, ja? Protams, nedrīkst ņemt kaut kādus gabalus no raksta viena, no raksta citu, iztulkot un salamēt kā pazlu. Tas nederēs, ja? Jums ir nepieciešams kaut kāda veidā apstrādāt to, jo savādāk jums veidojas jūsu darbs no vienīgām citātiem. Bet jums jāmāk pārfrāzēt, ja? Protams, citātes var izmantot, bet tiešām, tikai konkrētas kaut kādas gadījumus, ka jums tiešām ir nepieciešams viens pret vienu kaut ko, pierādīt kaut kādu savu apgalvojumu, uzrakstot pirm avotām. Precīzu definīciju kaut kāda, ja? Tad jums varētu veidoties citāts, ja? Šādā gādījumā. Citāts ir precīzi kaut kāds tulkojums. Bet jums varētu arī, piemēram, pārfrāzes veidoties, tad, kad jūs ar saviem vārdiem pārstāstāt. Jūs arī varat iekļaut citu darbu sveša kā plagiātam, ja? Bet nenorādot, kā jūs paņemat no kaut kuriem. Bet tas nav atļauts atvainojot bakalaura darbā, tad par to jūs sodīs dažāda veidā. Protams, jūsu darbs, bakalaura darbs ir oriģināls pētījums. Citāts. Tad citāts, kā es jau teicu, precīzs tulkojums, ļoti precīzs tulkojums, un tas tiek iekļauts pēdiņas, ja? Un, piemēram, ja oriģināli ir tas izskan šāda veida, ja, teikumā, tad darba tas ir parādīts, ka tas tiešām ir paņemts pilnībā nemainot no pirmā avotā. Parafrāze veidojas drusku savādāk. Tad, kad jūs, piemēram, izlasiet kaut kādu lielu gabalu no raksta grāmatas, un tad jūs mēģināt ar saviem vārdiem pastāstīt par to, ko jūs izlasiet. Ja? Tad, piemēram, oriģināls varētu būt šāds, bet jūsu darbu tas varētu izskatīt šādā veidā. Dodot, protams, atsaucēm. Plagiāts arī varētu parādīties, bet es jau teicu, par to jūs sodīs. Kā izskatās plagiāts? Piemēram, ir avots, ir izmantots teikums, jeb gabals no tā avotā, bet nav nekur dota atsauce. Tas jau ir plagiāts. Tad noformēšana, literatūras noformēšana, atsauču noformēšana ir atrodama, kā noformēta atrodama šāda dokumenta, norādījums noslēguma darbu noformēšanai. Tā ir pieejama katedras mājaslapā un orpus studiju vietnēm. Un tur arī ir bakalaura darba šablons. Jūs
jūs varēsiet mierīgi apskatīties katru darību. Jūs varat arī izmantot rīkus, kas pārvalda atsauces. Tie ir rīki, kas jums varētu atvieglot dzīvi. Tāda ziņa, ka jūs varat, šie rīki jums palīdzēt noformēt jūsu automātiski, noformēt jūsu atsauces, tāpēc tas, piemēram, ja jūs par uzstādīsiet, jā, visas vajadzīgas, visas vajadzīgās opcijas, tad varbūt tad jums neizņems daudz laika noformēt atsauces un literatūras sarakstu. Tas populārākais ir EndNote, bet, jūs varat izmantot arī citus. Jā.